Jā, nu sveicināti. Šogad pirmo reizi vērtējat stikla konkursu. Kas patika, kas priecēja no darbiem, kurus jūs redzējāt? Labdien! Paldies, ka paaicinājāt mani novērtēt šos jaukos darbiņus. Darbiņi ļoti jauki. Biju patīkami pārsteigta par dažādu tehniku daudzumu, kopā savienojamību. Varbūt reizēm pat tādas lietas, kuras īsti nav savienojamas. Šeit redzu, ka viņas ir kopā un izskatās ļoti jauki. Bija kādi pašai tādi favorīti, ko gribas atzīmēt, kas pašai patika? Jā, man patika darbiņš Sēta, vai viņš saucās kā savādāk. Darbiņš bija ļoti lielu jēgu, ar dziļu jēgu. Kas vēl man patika? Tas laikam būtu favorīts. Vai darbi vispār šo atbilda lielākoties tēmai, kas tika izsludināta 130 gadi pirmajam izdevumam? Līdz ar to vērtēšana vai bija viegla? Nē, vērtēšana bija grūta, jo ļoti daudz darbi nebija atbilstoši tēmai. Un ko bija vieglāk vērtēt? To tehnisko, māksliniecisko, glezniecisko vai filozofisko sadaļu? Kas bija vieglākais kritērijs, ko bija vieglāk vērtēt? Nezinu. Labi, nākošais. Tas kaut kā viss kopā. Jo tas filozofiskais, viņš jau nāk pats ārā. Kad tu skaties uz darbu, tu it kā tu nolasi, vai tā filozofija tur ir iekšā, vai viņa nav iekšā. Viņa vienkārši iznāk un tu to sajūti. Bērni tur daudz bija arī, vismaz kaut kādas 3 saules es redzēju. Tas asociē tautas dziesmu, teiksim, krājumu un tā tālāk kopumā. Varbūt tas arī asociējas ar dainām. Daudz dainas ir veltītas saulē, bet, ja mēs skatāmies šo konkrēto izstādi, tad te varbūt tas uzsvars ir likt uz kaut ko drusciņu citu. Jā. Un īstenībā tādu darbu, kur bija tā jēgpilni, apzināti pasniegta šī tēma, nebija daudz. Tas ir slikti vai labi? Es domāju, ka tas nav ne slikti, ne labi. Tas tā vienkārši ir. Jā. Jāpiestrādā nākošais pie tādas lielākas, padziļinātākas tēmas izpratnes laikam, lai ķertos pie darba pēc tam, vai ne? Varbūt, bet tas vienkārši nav. Mēdz tā būt. Jā, mēdz tā būt. Jāna, paldies. Jā, liels paldies, ka piedalījāties vērtēšanā. Paldies jums veiksmīgi. Jā.